klasiskajām mašīnām. Man interesi aizsākās bērnībā, mēs dzīvojam Vecrīgā un tur pie Kazino Latvijas stāvēja 80. gadu beigu Alfa Romeo Sprint. Un tolaik man tā likās pat labākā mašīna, kāda vien var būt. Un tā sagadījās, ka mans tēvs to konkrēto mašīnu iegādājās pēc pāris gadiem. Un tad var teikt, ka gēnos jau bija tā interese par itāļu mašīnām. Tā ir pēdējā sēriju veida mašīna, ko Zagato rūpnīca ražoja. Saražots 1200 un mazliet kupejs, ļoti reta un ekskluzīva automašīna. Ja runā par Alfa Romeo, tās ir mašīnas, kas tiešām sagādā emocijas gan braucot, gan uz tām skatoties. Katrs brauciens ir piedzīvojums ar itāļu mašīnu. Ceturto gadu tēldienu pie Rīgas motoru muzeja un Youngtimer Coffee Time pasākums. Šogad netik lielā skaitā varbūt kā pagājušajā gadā. 250 automašīnas un arī daži motocikli. Iemesls tam ir globāli ierobežojumi pasākumu rīkošanā. Šie pasākumi ir ļoti svarīgi cilvēkiem, kas brīvajā laikā aizraujās ar klasiskajām mašīnām. Tas ir kā atskaites punkts, kad var savu sastrādāto atrādīt citiem, novērtēt. Tas piedod kaut kādu jēgu tam laikam un iztērētajiem resursiem. Arī jāsaka, jau 4. gadu šeit pie muzeja saulains un patīkams. Un arī vairāk kā ierasts sēdinātāji un kafīnieki, lai šādi pasākumi jau padarītu par tādu mazāku festivālu. Protams, vislielākais paldies Rīgas motoru muzejām par vietu, kur mēs varam šo pasākumu rīkot, un arī Moto Latvija un Vierdi, kas ir mūsu sezonas galvenie sponsori, kuriem pateicoties, ka visu sezonu var noritēt, neskatoties uz visām šī gada problēmām. Es ļoti ceru, ka nākamais gads jau viss kaitas un visi baciļi būs izārstēti un varēs jau taisīt pilnā mērogā jau krietni plašāku pasākumu.